par 20% pieaug Lijā piesaistīto investīciju apjoms. Kāpēc 20%? Mēs esam veikuši reformu, mēs esam būtiski uzstādījuši jaunas sasniedzamās mērķus pilnīgi visiem investīciju attīstības aģentūras darbiniekiem, kuru kopējais rezultāts mēs sagaidām gada beigās būs plus 20%. Valeņkungs, pirmkārt jūs kļūdaties. Un otrkārt, tas ir tas, kas man liekas cilvēkiem rada to neusticēšanos valdībai. Jo tas, par ko jūs runājat, ir Lijā skaitļi, kas ir apstiprināti iepriekšējā valdībā. Lijā stratēģija no 23. līdz 29. kura pasaka, ka šogad 660 miljoni, nākamgad 790, noapaļojot 0,drusciņi plus 20%. Vai pret pagājušā gada izpildu tur varētu būt. Tie ir tie 20%. Jūs neesat mainījuši to stratēģiju, tā ir vecā stratēģija, iepriekšējās jūs kritizētās valdības stratēģija, jūs te neko neesat pamainījuši. Nu, nemelojam. Šeit vienkārši ir uzrakstīts tas, kas ir jau esošos plānos sen. Un viss. Nu, pagaidiet, tur... Tā ir. Sadaram, ka tur tā ir rakstīts. Nu, pastamies pēdējo gadu faktus. Nu, tas ir tas, ko mēs esam apstiprinājuši, tas ko premjera ir paņēmusi. Nu, tas ir ļoti skaidra apņēmība. Jā, bet kur tad uzrāvies 23. gada plāns?